paskatīsimies, kā no kaut kā šāda var tikt pie šī. Šis te ir tīrītais zelts. Pirmā lieta, kas mums ir jānodefinē, jau sākotnēji, neskatoties ne uz ko vispār. Jums nevajag domāt šeit juvelieru vai meistaru vietā, vai es gribu šo te materiālu dabūt tieši savos jaunajos gracenos. Ja? Man šeit ir stāsts. Man tas toreiz nelikās varbūt tik ļoti būtiski, jo es to skatījos kā zelts. Zelts ir zelts un viss, un nav ko tur ņemties. Mēs izziņojām savu kāzu datumu. Protams, ka mēs nebijām to paši par graceniem, un gracenus mēs zinājām tikai un vienīgi, ka graceniem jābūt ir platiem. Tā bija tā vienīgā lieta, kas bija. Mēs izsūtījām lūgumus, uzaicinājām visus, un es atceros, ka mana vecmāma pirmais, ko viņa man nodeva, bija mana vecstāva gracens. Viņš bija, ja es pareizi atceros, kāds 27. izmērs, laikam 6 vai varbūt pat 7 mm plats, tāds kārtīgs dzelzis. Es atceros, ka es tā ieliku pirkstu un tāds, labi, liels vīrs, acīm redzot, ir bijis. Mums ieteica meistaru. Mēs pajautājām, vai materiāli pietiks, uz ko mums pateica, jā, materiāli pietiks. Mēs pateicām, ka mēs gribam platus. Mums nomērīja tos izmērus un pateica, ka pēc 2 nedēļām jāatnāk pakaļ. Gradzeni bija samērā plāniņi. Viņi gan nedeformējās, un tur masas, acīm redzot, pietika, bet tikai vēlāk es sapratu par to, ka tā ir lielākā vērtība un lielākais stāsts laulību gradzenos, ka mums tur ir mana vecstāva gradzens iekausēts, un tad, kad es taisīju jau uz 10 gadu kāzu jubileju jaunos gradzenus, tad jā, es kausēju iekšā, liku klāt tīro zeltu, lai dabūtu lielāku masu un dabūtu tos gradzenus tā kā es vēlos un tā, bet arī tur ir mana vecstāva gradzens, un tas ir tas būtiskākais. Tātad vēlreiz pirmā lieta, kas mums ir jāsaprot, vai jūs gribat šo zeltu, kas jums ir, dabūt viņu iekšā gradzenos. Ja? Tātad, bet arī atkal gribu vēlreiz lūdzu nedomājiet meistaru vietā. Ja? Jo ir daudz dažādas lietas, kā to var izdarīt, par to bišķiņu vēlāk es ieskicēšu, bet, jo tēma ir pietiekami plaša un to es baidos sākt detalizēt par to stāstīt, tas parasti nevienam neinteresē. Tad, kad jūs esat nolēmuši, ka jūs vēlaties gradzenus iekšā, ja, tad nākamais jautājums ir, kādā veidā jūs vēlaties to izdarīt. Tātad, vai jūs vēlaties pārkausēt, vai to drīkst kausēt, vai arī jūs vēlaties pēc iespējas atstāt neskartāku šo te relikviju, jo varbūt tur ir kaut kādi gravējumi, varbūt tur ir vēl kaut kas, kas patiešām jums liekas būtisks un vērtīgs, un jūs to vēlaties atstāt, vienīgi papildināt ar kaut ko, vai arī uztaisīt personalizāciju sev. Vai kausēt iekšā, ja, vai drīkstēs kausēt, un, protams, ka šeit ir uzticēšanās meistaram, vai meistars izdarīs vai nē. Es to daru. Man tas liekas svarīgi, būtiski, pēc tam vēl es arī jautāju, kurā iekausēt, vai arī tad sakausēt vienā kausējumā, lai tas ir, un tad, lai abiem diviem tiek un sajaucās un tā kā, šajā mirklī es pēc iespējas skatos un piedāvāju dažādus variantus, un jā, tā kā man tas liekas būtiski, tad arī iespējams, ka mēs arī klientiem to spējam nodot un parādīt, ka arī viņiem ir iespējams izvēlēties kaut ko tādu. Tad, kad jūs esat sapratuši arī vai atbildējuši uz šo jautājumu, trešā lieta, pie kā ir vērts padomāt, ir savākt visu un iet pakonsultēties ar juvelieru. Pateikt par to, ka mums ir tāds un tāds zelts, mēs gribam to dabūt laulību gradzenos vai kādā citā izstrādājumā, starp citu arī. Tam ir sentimentāla vērtība, mēs to gribam iekausēt, vai arī mēs to gribam izmantot tā kā ir, un tā kaut kā. Ja? Pie mums jūs noteikti saņemsiet daudz dažāds jautājumus, un arī uzreiz mēs varam apskatīties, novērtēt un izspriest, ko mēs varam izmantot, ko labāk neizmantot, kur ir kāds risks un tā tālāk. Ja? Bet tad runājot par
par, pieņemsim, šādu te maisiņu no klienta, ja, tad viņš arī satraucās. Kas ir tas, ko mēs darīsim ar akmeņiem? Akmeņus, ja izdodās izņemt, ja tie ir dārgi akmeņi, ja, tad mēs viņus uzmanīgi izņemam, visus atdodam atpakaļ, jo, piemēram, no viena auskara var uztaisīt kuloniņu nelielu, ir briljanti, kurus var izmantot ar pat laulību gradzenos, ja viņi ir labas kvalitātes un nav nošķelti. Jā, kaut kādas lietas, kuras var uztaisīt, faktiski iekausēt iekšā, tās mēs varam iekausēt, ja nē, tad tur ir savas kaut kādas nianses. Runājot par provēm. Ar provi ir sekojoši. Diezgan bieži, tad, kad mēs runājam par vecvecāku kaut kādām rotām, tad tās ir 583 provē. Latvijā šobrīd ir 585 prove zīmoks, ja, un ja mēs aiznesīsim 583 provē, tad viņi iespiedīs 375, ja, jo viņi spiež tā kā nākamo zemāko. Tādēļ mēs varam provi uzcelt ar tīro zeltu. Ja, tas ir iespējams, tur bišķiņi ir jāprēķina, jāapskatās, un to mēs varam darīt pie kausēšanas un uztaisīt faktiski tā. Ja ir kaut kas, kas ir citādā krāsā, pieņemsim, jūs esat pasūtījuši rozā zelta gradzenus, bet jums ir arī baltais zelts, tad balto zeltu mēs tīram, tas ir tas afinēšanas process, kurā tiek izdabūts dārgmetāls laukā no sakausējuma. Ja? Tas ir ķīmisks process, kādā veidā to dabū. Es pats ar to nenodarbojos. Ir speciāls kompānijas, kas nodarbojas ar šo. Tās ir tehnoloģijas un tā tālāk, un viņi tur ir spečuki un tā. Ja? Tas, ko dažreiz mēs darām, ja patiešām ir kaut kas būtisks un krāsas atšķirās, tad es uztaisu, iespējams, ka klientam nedaudz vairāk, ja, un tad piešauju klāt, un tad jā, mēs ejam uz to, un klients tiek brīdināts par šo, un, protams, ka tās ir arī papildus kaut kādas izmaksas un tā. Gan krāsu, gan citas krāsas zeltu izmantot varbūt ne uzreiz patiešo jūsu izstrādājumā, bet, ja tur ir zelts, tad to var izmantot vienkārši, kad ir kaut kāds tīrīšanas. Lūk, vēl viens risks par Padomju Savienībā veidotajām rotām ir kadmijs. Ja? Tad tas ir elements, kuru agrāk lika klāt, ķīmiskais elements, kuru agrāk lika klāt visbiežāk ķēdītēm. Tās versijas ir dažādas no juvelieriem, bet, ja es saprotu pareizi, tad pie liešanas procesa faktiski ir, un arī pie lūdēšanas procesa un pie liešanas procesa, tad ir vieglāk darboties ar šo materiālu, tur, kur bija kadmijs un tā. Lielākais risks ar kadmiju ir sekojuši, pat ja prove derēs, pieņemsim un atbildīs Latvijas 585 vai 750 provei, ja, tad, ja tur būs kadmija sastāvs, man liekas, ka 10% no procenta, nevis no procenta, bet no 10% no izstrādājuma svara, tad faktiski ir tā, ka Latvijas proves birojas šo provi neliek. Ja, un viņi arī atzīmēs par to, kad ir sastāvā kadmijs, un viss pat atbildīs provi, tik un tā tas netiek izmantots. Tur arī ir vairāk varianti, kā mēs to risinām, bet tas, kas mums ir jāzina, ka arī šajā te mirklī ir variants, vai nu jūs paliekat tā kā ir un zinat par to, ka tur ir sakausēti jūsu gradzeni. Starp citu gradzenos nereiz pašiem gadiem nav gadījies, ka tur būtu kadmijs. Parasti tās ir ķēdītas kuloni un jā, kaut kāds varbūt auskaru detaļas vai kaut kas tāds, ko es esmu kausējis klāt un tā. Lūk, tas būtiskais, ka jums nav jābaidās un nav jāizdomā meistara vietā, ko drīkst izmantot un ko nedrīkst izmantot. Ja? Ļoti iespējams, ka daudz ko drīkst izmantot un tā. Ja? Vienkārši jums arī uz sarunu būtu jābūt gataviem par to, ka vai šito te mēs liekam iekšā, vai šito neliekam iekšā. Dažreiz pie mums atnāk klienti, kuri ir sašķirots par maisiņiem. Šito te mēs kausējam iekšā, otrs maisiņš šo te mēs noteikti nekausējam iekšā. Ja? Bet gan tā kā ierēķinam un saprotam, kādā veidā mēs tad varam skatīties. Ja? Mēs savukārt darām sakojuši, ka ja mēs varam izmantot zeltu patiešo, tad tas iet aprēķinā 1:1 pret iztērēto zelta masu.
vai tā kā ieguldīto zelta masu 1:1. Tas samazina masu, tad izstrādājumu faktiski jūs vairāk nemaksājat par visu zeltu, bet gan tikai par daļu, kas mums ir jāpiepērk. Un tas zelts, kas nav īsti derīgs, ar kuru mēs nevaram kaut kādu, vai kur ir risks to izmantot uzreiz patiešām, tad mēs viņu atpērkam, tur ir tīrīšana. Lūdzu, nedomājiet šeit, es šo te varu vai nevaru, uzjautājiet meistaram. Ja? Lūk, jums būs lielāka skaidrība, ko šo darīt un tā. Un, ja jums ir kaut kādi jautājumi par to, ja jūs, pieņemsim, paši gribat izdarīt visu, kas saistīts ar zeltu, ja, uztaisīt proves un vēl kaut ko, mēs noteikti jūs nokonsultēsim, jo mums, mūsu fokusēšanās ir kā reiz uz to, ka mēs taisam gradzenus, ja, un vienkārši mēs, lai mūsu klientiem ir ērtāk, tad taisam arī visas analīzes un vispārējo vedam un skatāmies, tas arī ir laiks, tā kā ja jūs vēlaties to izdarīt paši, mēs jums ieteiksim un pierādīsim labāko variantu un tā. Ja ir sakausēšana, tad tas, kas jums ir jāsaprot, ka kausējot materiālu, no kura jau bija taisīts, kaut kas, vai arī katru reizi faktiski kausējot sakausējumu, mēs, kā mēs te izdedzinām laukā kaut kādus materiālus no turienes laukā. Cinks ir pirmais, kas izlido laukā, 100 punkti. No sakausējuma, ja, un, protams, kad mēs arī nodedzinām kaut ko klāt, un no šī viedokļa labā ziņa, pat ne labā ziņa, bet labais tonis ir pielikt jaunu sakausējumu, tad tīru svaigu zeltu, mēs viņu arī par svaigu zeltu saucam starp citiem. Tā, lai pēc iespējas saglabātu gan metāla attiecību sakausējumā, gan arī nepadarītu viņu šo sakausējumu ļoti, ļoti vārīgu un tādu, kas plaisā. Ja? Tātad viņš ir tiklīdz materiāls sāk plaisāt, tad faktiski tur ir samērā grūti uztaisīt, vai viņam pietrūkst plastikas, un ir samērā grūti uztaisīt. Par to mēs arī ar klientiem runājam, it īpaši, ja viņi saka par to, ka viņi vēlas to izmantot un tā. Dažreiz gadās, ka ir kaut kādas tehniskas lietas, kur mēs arī esošo materiālu iztīram tikai tam dēļ, ka tas ir ļoti, ļoti sarežģīti ar viņu strādāt, un viņš plīst, plaisā, vai faktiski tur ir tāds efekts kā zvīņošanās. Ja? Tas ir saistīts ar to, ka viņam pietrūkst jau kaut kādas attiecības un plastikas, un viņu īsti šādi nevar izmantot, un dažreiz ir tā, ka ir grūtāk strādāt ar šādu te kausēto materiālu. It īpaši, ja gradzeni ir plati, ja, pieņemsim, sākot no 7, 8 mm līdz pat 10, 11 mm, ir pietiekami sarežģīti ar šādu materiālu strādāt, ja viņš plīst plaisā, un, kad loka viņu, tad viņš arī saplaisā un tā. Tā ir tā lieta. No vienas puses, ja viss ir ok, un ja mēs materiālam piešaujam šo te tīro zeltu, un varam dabūt, bet dažreiz gadās tā, ka patiešām tas zelts ir jau vairākas reizes kausēts, kas ir nodotais materiāls. Un vienkārši izdarot visu, vai viņš nelejās, vai viņš ieplīst, faktiski tā ir tā lieta, par ko mēs arī runājam, ja, bet kas var atstāt šo te iespēju uz kvalitāti vai arī pagarināt stundu skaitu, ja, pie izstrādājuma. Tas, ko gribu, lai jūs zinat, var, protams, izvēlēties vairākas stratēģijas. Es laikam kā klients izvēlētos stratēģiju, nodotu materiālu, pajautātu vai palūgtu, lai man sarēķina. Un tad skatītos, vai man tas dara, vai man tas nedara. Bet, protams, ka var, jums ir vēlme, tad atrisināt teksta uzdevumus, ja, kur var sarēķināt gan masu, gan provi, tīro zeltu, un tad attiecīgi pret tīro zeltu jau apskatīties piedāvātās izmaksas. Ja? Tā ir tā lieta, kam mēs varam sēdēt un kopā rēķināt,
Ja, klienti gan parasti mūs tā neizvēlas, bet, ja ir vajadzība, tad es esmu gatavs parādīt visus aprēķinus un tā kā apskatīties tā, lai mums ir pilnīga caurspīdība un parādīt, kāpēc mēs, pieņemsim, iepērkam pa zemāku ciparu nekā to izdara Lombardi. Ja? Tā ir tā lieta, tā kā šajā te mirklī es teiktu par to, ka mēs esam atvērti un uz visiem jautājumiem atbildam un arī precīzi cenšamies parādīt tos aprēķinus. Bet arī viens no pēdējiem gadījumiem, kad es rēķināju, tad bija ar provi, bez provis, bija 375. Bija bižutērija, izrādījās, vai apzeltījums. Tad bija 750. prova, 585 un vēl arī dažādas krāsas un šo te kausējumu, šo te nekausējumu un tā. Es pats tur, man liekas, ka diezgan ilgi nosēdēju, kamēr es dabūju rezultātu un vienu kopsaucēju, tad 585. provē mēs parasti rēķinam, un tad dabūju šo kopsaucēju. Tā kā, jā, tas, ko es saku par to, ka jums ir jautājumi, tad lūdzu jautājiet, un es izskaidrošu tā kā, cik vien vienkārši es to varēšu izskaidrot, vai arī vairākos piegājienos mēs arī to daram. Ja? Šobrīd ir vairākas intereses par kā reizi vecvecāku gradzenu iestrādāšanu savos jaunajos gradzenos neko pēc iespējas nemainot. Ja? Tas nav vienkārši process, jo tur, mēs vecmāmiņai nevaram pateikt, kādu mums vajag iekšējo vai ārējo diametru vai platumu un tā. Bet tik un tā, ja jums ir kaut kāds īpašs gradzens vai laulību gradzens, kur jūs vēlaties saglabāt, piemēram, man pavisam nesen bija uz galda vai zem mikroskopa gradzens 855. provē, dzeltenajā zeltā, ar pirmās Latvijas brīvvalsts proves zīmogu. Un tajā gradzenā vēl bija gravējums par, ja es pareizi atceros, tad 70. gadi vai kaut kas tāds. Tad ir skaidrs par to, ka tie jau ir mantoti gradzeni. Un tur ir, tā kā jau ir iedabūti ne pirmo pasūtītāju vārdi, bet gan nākamās paaudzes visdrīzāk vārdi. Un, man liekas, ka ir samērā interesanti nevis pārkausēt šādus te gradzenus. Protams, arī šādi var, un mums tas ir stingri vieglāk, bet kaut kādā veidā izmantot tieši šo te gradzenu, zinot, ka tā ir, ka tas ir, ka tā ir relikvija un ka tas jau ir vairākas paudzes pēc kārtas nodots un iespējams, ka arī tiks nodots turpmāk, faktiski modernizējot vai uztaisot klāt kaut kādas lietas, tā lai gradzenus ērti būtu nesāt arī šobrīd. Ja jūs esat izlēmuši pasūtīt savus gradzenus un izmantot savu materiālu, tad jums ir jāizdomā, vai jūs gribēsiet tos kausēt iekšā, vai arī jūs tos gribēsiet apmainīt. Ja? Un trešā opcija, to, ko es tikko teicu par to, ka jūs varat arī pamēģināt atstāt, ja tur patiešām jau ir kaut kāds stāsts apakšā, ja, tad jūs tikpat labi varat ar meistaru aprunāties un apskatīties, varbūt ir kaut kādas idejas, kā var šo te gradzenu saglabāt, tā lai patiešām nepazustu šī te jau relikvijas sajūta, izjūta un tā. Ja? Tad tas ir tas, kas jums ir jāizdara jau iepriekš. Vai gribam iekausēt, vai gribam apmainīt, kur mums ir zelts un tā. Paši apdomājieties, kas ir tas, ko jūs vēlaties. Ja? Krāsai, provei, ja tur ir zelts, nav nozīmes, lūdzu, nedomājiet meistara vietā. Nāciet apskatieties un aprunājieties ar meistaru, paskatieties, kas un kā. Viņš visdrīzāk, kad kompetents meistars varēs pateikt gan riskus, gan kaut kādas vēl lietas un ieteikt iespējams labāko risinājumu jūsu šī brīža domām, ja? Vai šī brīža situāciju. Trešā lieta par aprēķiniem, jā, lai gan tas nav ļoti vienkārši,
no vienas puses, no otras puses, tā, kad to saprot un ir viens saucējs, tad jau līdzīgi tā kā daļās. Grūtākais ir tikt līdz kopsaucējiem. Ja? Tik līdz jums ir kopsaucējs, tad tālāk matemātika kļūst ļoti, ļoti vienkārša un saprotama. Ja? Līdzīgi ir arī šeit. Ja? Pieņemsim, rēķinot 375 vai 750 provi uz 585. Ja, vai tīru zeltu, vai cik daudz tad ir nepieciešamība un kā. Ja, protams, ka tas no sākuma var sagādāt nelielas grūtības, bet visādi citādi to var skatīties un darīt. Tas nav tik ļoti, tie nav tik ļoti sarežģīti teksta uzdevumi, lai tam netiktu cauri. Un, ja jūs pat netiekat cauri, jūs drīkstat tik un tā uzdot jautājumus un nekautrējieties. Ja jūs kaut kas interesē un ja jūs kaut ko nesaprotat, tad droši var pajautāt un mēs izskaidrosim, parādīsim tos aprēķinus. Varēsiet pārbaudīt un patiešām pārliecināties par aprēķinu pareizību kā tādu. Ja jums ir savs zelts, tad tas diezgan samazina izmaksas, kopējās izmaksas, un šobrīd taisot klasiskos gradzenus, laulību gradzenus, lielākās izmaksas faktiski ir, jāgrāk bija pusi uz pusi, ja, tad šobrīd lielākās izmaksas ir par zeltu. Ja. Tā kā, ja jums ir savs zelts, tā ir laba iespēja ietaupīt, un es vienmēr saviem klientiem saku par to, ka pastāstiet par kāzām un pajautājiet, varbūt kādam ir kaut kas, ko varētu dot, tādējādi uztaisot gan biezākus, platākus un tādus, tā kā jūs vēlaties gradzenus. Piedāvāju šīs te nots arī pabeigt, sekojiet mums līdzi, ja ir kādam interesanti, ja jums bija interesanti un kādam vēl varētu būt interesanti šī tēma, tad pārsūtiet lūdzu. Atā!